22. novembrī Baltijas lauksaimnieku protests traktors sasniedz savu galamērķi – Eiropas galvaspilsētu Briseli, lai kopīgi ar vairāk nekā 100 lauksaimniekiem piedalītos protesta akcijā pie Šūmaņa apļa, kur notika Eiropas Savienības valstu vadītājs sanāks par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014–2020 gadam. Esam beidzot nokļuvuši Briselē mūsu akcijas noslēguma pasākumā. Un tas fons, kurā mēs šeit šodien esam, ir tāds diezgan jūtīgs. Tā kā premjeru sagaidīšanu gaida visas valstis. Tikko šorīt arī bija Eiropas lauksaimnieku jumta organizācijas kops, kas šeit ārkārtas prezidijas sēde. Un Eiropas lauksaimnieku organizāciju vadītāji savā starpā sprieda, ko tad darīt šajā situācijā. Un noskaņojums ir diezgan tāds, jāsaka, man depresīvs. Bet tāpat laikā es ceru, ka tur sanāksme beidzās arī ar tādu apņemšanos vēl cīnīties, jo tie budžeta griezumi, kur tiek piedāvāti Eiropas lauksaimniecībai, kopumā nav pieņemami. Un es ceru, ka arī pārējo valstu, ne tikai mūsu Baltijas valstu, bet arī pārējo valstu lauksaimnieki tomēr celsies kājās un aktīvi paudīs savu balsi. Jo pretējā gadījumā visus tos Eiropas uzliktos mērķus uz 20. gadu vienkārši nevar sasniegt. Ir izrēķinājuši citu valstu zemnieki, ka viņiem šis budžeta samazinājums var nozīmēt līdz pat 40% samazinājumu sektora. Un tāpat laikā Eiropa liberalizē visas savas politikas ar ārējo pasauli. Patiesībā sakot, noliek lauksaimniekus ļoti nekonkurētspējīgā situācijā. Un vēl kas bija interesanti, mūsu Portugāles kolēģis uzstāja uz to, un es domāju, ka šī ideja arī mums ir jāattīsta, ir saistībā ar to atbalstu, kas tiek lauksaimniecības sektoram pārējā pasaulē. Ja Amerika, Brazīlija šobrīd paaugstina ļoti daudz atbalstu lauksaimniecības sektoram, 40–60%, tad Eiropa tajā laikā piedāvā saviem lauksaimniekiem samazināt budžetu. Un tas tikai nozīmē to, ka Eiropas lauksaimniecība ļoti zaudēs konkurētspēju. Mēs jau to esam zaudējuši. Mēs jau dzīvojam šos gadus Eiropā pie sarežģītos konkurences apstākļos un pie mazāka atbalsta. Patiesībā tagad visas citas valstis arī ir nobijušās, jo tie budžeta griezieni lauksaimniecībai draud ļoti lieli. Pasākumā piedalījās arī Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis, kurš ieskicēja, kāda ir Latvijas nostāja sarunās. Politisks uzstādījums no Latvijas un arī pārējās Baltijas valstu pusēm nodrošināt to, ka ir šī godīga lauksaimniecības tiešmaksājuma sistēma. Un tas uzstādījums, ka būtu jānodrošina Baltijas valstīm vismaz maksājuma līmenis, kas atbilst nākamajai valstī ar zemāko tiešmaksājuma līmeni, kas ir Rumānija. Un nav īsti nekāda pamata argumentēt, kāpēc, piemēram, Latvijas vai Igaunijas vai Lietuvas zemniekiem būtu jāsaņem vēl daudz zemāk tiešmaksājuma nekā pat Rumānijas zemniekiem. Jūs esat gatavs, cik tālu jūs esat gatavs iet, lai Latvija izmantas veto? Mēs esam jau skaidri indicējuši, ka šis pašreizējais piedāvājums, kas ir no komisijas puses Latvijai, nav pieņemams. Līdz ar to šādu iespēju mēs nevaram izslēgt. Tajā pašā laikā skaidrs arī tas, ka mums nevajag aizrauties ar to, kā mēs nāksim, kā mēs liksim veto, ja visas 27 valstis ieradīsies ar šādām pozīcijām, tad vienošanos visticamāk neizdosies panākt. Līdz ar to skaidrs, mēs esam gatavi sarunām, mēs esam gatavi kompromisiem, bet arī mūsu interesi šajās sarunās ir jāņem vērā. Šis Eiropas Savienības budžets varētu ieviest korekcijas arī daudziem Eiropas lauksaimniekiem. Un gaidāms, ka protesta akcijas turpināsies arī vēlāk. Šī nav pēdējā reize arī mums šeit. Ļoti iespējams, ka decembrī vai janvārī šeit Briselē un varbūt arī katrā no dalībvalstu galvaspilsētām tiks organizētas vēl protesta akcijas cīnoties par kopējo budžetu Eiropas lauksaimniekiem. Tā kā šodien mēs arī savus kolēģus citās valstīs informējām, ka mēs šeit esam, aicinājām pievienoties. Un arī teicām gatavību, ka mēs esam gatavi pievienoties Eiropas lauksaimnieku kopēji organizētajiem pasākumiem. Premjera darba kārtība ir ļoti saspringta. Dodoties cīnīties par vienlīdzību Baltijas valstu kontekstā, Valdis Dombrovskis saņēma uzmundrinājumus no akcijas dalībniekiem. Labi, mēs vēlamies.
Nu jā, man jau tulīt ir pēc 20 Atceries, ka maza valsts jābūt uz visi no sākuma neņem pa pilnu, tad visi mēģina rūpīgi piedraudēt un izreikināties, ja neatraucies kompromisu. Un pēdējais, visi sāk palīdzēt to kompromisu meklēt. Stāvstīgi, Mēs par jums paldies. Paldies, es tieši tādu arī dodu. Premjeras paņēma jūs avīzi līdzi kā lietisko pierādījumu. Nu, mēs ar dakšām Un ja kas, tad tu tādu saki Rompuļā, ka mēs ar dakšām. Es soli pa kreisi un pa labi. Jo aizmugurē dakšas. Paldies. Labi, mēs tad jau. Ok, sarunājuši. Kā noslēgsies Eiropas Savienības vadītāja sanāksme un kāds izskatīsies budžets nākamajiem gadiem, uzzināsim iespējams tikai svētdien.